Dagdas novadā tradicionāli gan ziemā, gan vasarā tiek rīkotas zirgu skriešanās sacensības. Tajās piedalās rikšotāji ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņu valstīm. Lai arī laiks sacensībās bija karsts, cīņas spars starp dalībniekiem tas nemazināja. Mērķis ir viens, protams, attīstīt Latgales rikšotāju to programmu, kas mums ir izstrādāta, ja, lai varētu notikt sacensības, aktīva atpūta, jo rikšotāji jau ne tikai ir rikšotāji, ja, bet viņi ir aktīva atpūta un turisms un tā tālāk. Situācija Latvijā pie mums ir, atklāt sakot, nav no labākajiem, ir slikta situācija, jo pie mums nav vairāk hipodromu, kā tas ir Lietuvā, kā tas ir Igaunijā, ja, jo tur ir skrejceļi, valdība to atbalsta, ministrija to visu atbalsta, un mums līdz ar to ir tikai palicis entuziasti, kas nodarbojas ar tiem zirdziņiem, ja, kuri viņus tur un rīko sacensības. Šogad sacensībās piedalījās arī poniji, tas tāpēc, lai parādītu, ka mazie zirgi var būt tikpat spēcīgi kā lielie. Kāpēc tu piedalies šādās sacensībās? Jo tas ir mans mīļākais darbs, mans sirds darbs. Man patīk zirgi, man patīk ar viņus audzināt, viņus trenēt. Tās pirmās tādas sacensības? Tās ir mans pirmās sacensības ar poniju, bet vispār tās nav mans pirmās sacensības. Esmu startējusi sacensībās ar pieaugušiem zirgiem, pajūgu braukšanā. Mēs gribam, lai tie zirdziņi Latgalē tomēr vairotos, lai viņu vairāk paliktu, lai ar viņiem varētu nodarboties ne tikai pieauguši un vecāki, jā, jo redzēsiet, pirmo braucie būs poniji, kur arī mēs gribam, lai bērni sāktu to lietu kustināt un piedalītos ne tikai ar ponijiem, bet arī ar lieliem pieaugušiem zirgiem mūsu sacensībās. Pasākuma gaitu vēroja arī skatītāji, kuri bija mērojuši tuvāku un tālāku ceļu, lai atbalstītu savējos un priecātos par zirgu un viņu saimnieku neatlaidību, sasniedzot finiša taisni.